Esi sveicināts Ikdienas maizes kanālā. Paldies par tavu atbalstu, abonējot Ikdienas maizes kanālu un nospiežot īkšķīt pie katra video, ko klausies. Paldies! Šoreiz lasījums no Maikla Meiera grāmatas Gara dāvanas. Viena no svarīgākām dāvanām, ko mēs šodien apskatīsim, tā ir pravietošanas dāvana. Definīcija: svaidīti no svētā gara nākuši vārdi stiprināšanai ticībā, pamudināšanai un iepriecināšanai. Pravietošanas mērķis, šīs dāvanas mērķis ir pacelt klausītāju jaunā garīgajā līmenī. Pravietošana ir Kristu domu izsacīšana viņa miesai. Pravietošana vienmēr paaugstinās kungu Jēzu Kristu. Pravietojuma vārds var nākt daudzos dažādos veidos – psalmos, vārdos, dzejā un dziesmā. Visi šie veidi, caur ko nāk pravietojums, ir brīnišķīgi, ja tos ir svaidījis svētais gars. Pravietošanas vajadzība. Dāvana tiek lietota, lai stiprinātu, iedrošinātu un nomierinātu klausītājus. Svētais gars caur pravietošanu vēlas likt ticīgiem zināt, ka Dievs ir nomodā par viņu situāciju, vienalga labu vai sliktu, un vienmēr ticīgos iedrošinās turpināt labo ticības cīņu, kas stāv tiem priekšā. Viss cits, kas tevi un tavu staigāšanu ar Dievu sarūktina, nav no Dieva. Reiz biju sapulcē, kur tika izteikts pravietojums. Caur to tika izteikts Dieva sašutums un spriedums. Pravietojuma beigās es jutos kā laupītāju sasists. Es sapratu, ka tas nebija Dieva gars, kas darbojās šajā pravietojumā. Ja Dievs vēl savus ļaudis sodīt, viņš vienmēr nodrošinās izglābšanās ceļu. Viscaur vecajā darībā pravieši ir pasludinājuši tiesu izrēliešiem par viņu kalpošanu alkiem, taču pravietojuma pašās beigās Dievs vienmēr ir teicis: ja jūs nožēlosit savus grēkus un atgriezīsieties pie manis, neviena no šīm lietām par jums nenāks. Mums ir brīnišķīgs Dievs, kas vienmēr nodrošina izglābšanās ceļu. Tu vari sacīt, ka esi dzirdējis pravietojumu, kas licies pareizs un ir ietvers sevī spriedumu, bet tajā nav ticis parādīts izglābšanās ceļš. Tomēr Jonas piemērā, kas pasludināja spriedumu Ninivas pilsētai, tu ievērosi, ka Jona nekad nenorādīja uz kādiem glābšanās ceļiem. Kad Ninivas iedzīvotāji izdzirdēja pravietojumu vārdu, viņi nekavējoties nožēloja savus grēkus, un Dievs redzēja viņu nožēlu un tiem piedeva. Tāpēc pat, ja tu dzirdi kādu spriedumu pasludinošu pravietojumu, pārbaudi savu sirdi. Un ja esi vainīgs, nožēlo tā kunga priekšā, un viņš tev piedos. Kā plūst pravietojumā? Vārds pravietot nozīmē kaut ko no sevis atbrīvot un kaut kam izplūst. Ja tu runā, tev jāizjūt sevī dziņa to darīt. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, tev jāgaida, lai svētais gars tevi svaida runāt. Ir kļuvis gandrīz par paradumu pravietojošās draudzēs pravietot, bez svaidījuma. Nav svarīgi, cik tu spēj pareizi pravietot. Ja tu negaidi, lai pār tevi nāktu svaidījums, tu atrodies uz bīstama pamata. Tev var būt izrunājams tikai viens vārds, tomēr tev jābūt paklausīgam, un tas jāizsaka. Ja tu to darīsi, Dievs vairos tavu kalpošanu. Piemēram, bija kāda sieviete, kurai bija šausmīga alerģija, un ārsts nevarēja noteikt viņas problēmas cēloni. Izmisumā viņa kādu svētdienu nāca draudz priekšā un lūdza Dievu runāt uz viņu un atklāt problēmas cēloni. Sapulces laikā kāda sieviete, kas nekad nebija iznākusi priekšā, piecēlās un caur pravietošanas dāvanu teica, ka tas kungs grib, lai viņa tikai izsaka vienu vārdu – rieksti. Cik svētīts bija otra sieviete, uzzinot Dieva atbildi un uz viņas jautājumu attiecībā uz alerģijas cēloni. Mums ir jāilgojas pravietot. Pāvils mums aicina tiekties pravietot. Es ticu, ka viens no tā iemesliem ir tas, ka Dievs vēlas, lai ikvienā miesā sadzirdētu viņa balsi personīgi. Mums tāpat jāsaprot, ka ar Dieva svēto garu svaidīti vārdi ir radoši.
Viņi var atnest tās izmaiņas, ko nosaka Dievs. Draudzes kalpošanā tie var izmainīt nedzīvo atmosfēru visapkārt, Dieva tuvumu elektriskajā gaisotnē. Mūsu vārdi, svētā gara svaidīti, ir spējīgi izdarīt visas lietas. Piemēram, es atceros, ka Dievs man teica, ka vienā no mūsu sapulcēm ir cilvēks ar kājas problēmām, un ka Dievs vēlas viņu dziedināt. Man pat nebija laika lūgt par brāli. Dieva izteiktais pravietiskais vārds pats bija par iemeslu viņa nekavējošai dziedināšanai. Personīgs pravietojums. Kādā brīdī savā dzīvē tu vari saņemt personīgu pravietojumu. Kad tu saņem personīgu pravietojumu, parasti tā nav tīra pravietošanas dāvans darbība, bet gan atziņa vai gudrības vārds, kas atrodas pravietošanas aizmugurē. Tīra pravietošanas dāvana vienmēr būs saistīta kādu citu pavadošu dāvanu darbību. Tik daudz ticīgo šodien meklē, lai kāds par viņiem pravietotu. Es ticu, ka saņemot personīgo pravietojumu vārdu no Dieva gara ir saskaņā ar Dieva vārdu. Taču, ja tu izmisīgi meklēji šādus vārdus, var rasties problēmas. Es to saku 2 iemeslu pēc. Pirmkārt, ja tu meklē pravietojumu vārdu, bet ja tas kungs nav pirmajā vietā tavā dzīvē, tad pravietojuma vārds var aizsekt to kungu, un tu esi izmainījis lietu kārtību. Dieva plānā nekad nav bijis likt kādam sadzirdēt no tā kunga priekšā kāda cita. Jēzus ir teicis, ka viņa avis dzirdēs viņa balsi un pazīs viņa balsi, bet daudz staigā apkārt meklēdam pravietiskus vārdus, jo ir pārāk slinki nokļūt Dieva dūmā un sadzirdēt viņa balsi. Šeit slēpjas briesmas. Ja tu nepazīsti tā kunga balsi, kā tev izšķirt, vai tev izteiktais pravietiskais vārds ir pareizs vai ne? Esmu sniedzis padomus daudziem, kas novērsušies no tā kunga tikai tāpēc, ka bija paklausījuši pravietiskajam vārdam, un visu viņu dzīve aizgājusi nepareizā virzienā, ieskaitot laulības iziršanu un mantas zaudējumu. Nekad nemeklē pravietisku vārdu, kamēr neesi pārliecināts, ka tas kungs tavā dzīvē ir pirmajā vietā. Otrkārt, vēl cits iemesls ir tas, ka tu vari sadzirdēt precīzi to, ko vēlies saklausīt, bet nav garantija, ka to vēlas Dievs. Piemēram, mācītājs saņēma vārdu, ka Dievs viņam dos jaunu ģimeni un jaunu kalpošanu. Šis mācītājs uzskatīja šos vārdus par apstiprinājumu savai gribai izšķirties ar savu sievu un apprecēties ar pielūgšanas līderi, kas līdzīgā veidā bija izšķīrusies ar savu vīru. Pēc tam viņi atstāja draudzi un devās cita veida kalpošanā. Nav vajadzīgs sacīt, ka gadu vēlāk atklājās, ka viņi ir izdarījuši nelabojumu kļūdu. Es ticu, ka pravietiskais vārds bija pareizs, taču šis mācītājs to neprata pareizi izprast un pielietot. Viņš saskatīja to, ko vēlējās redzēt. Viņa sirdī bija ienācis ļaunais. Dievs gribēja atjaunot šī mācītāja laulību. Šajā nozīmē viņam būtu atkal atjaunota ģimene, un šādas rīcības rezultātu baudītu draudze. Vārds saka, ka cilvēka sirds ir viltīga un ļauna, un visās lietās tam jānovērtē sevis sirds motīvi. Neusticies saviem sirds motīviem, kamēr neesi tos uzticējis tā kunga garam, un neesi atļaus viņam tos apgaismot ar savu gaismu. Pravietojumi, kas nepiepildās. Ir svarīgi ievērot, ka visi pravietojumi, vienalga vai tie apgalvo, ka ir ar nosacījumu vai nē, ir ar nosacījumiem. Tas nozīmē to, ka, lai pravietiskais vārds tavā dzīvē īstenotos, Dievs no tevis kaut ko pieprasa. Neticība tevi atdalīs no tā pravietiskā vārda, ko Dievs tev ir devis. Dievs teica Mūzum, ka viņš vadīs izrēliešus ārā no verdzības apsolītajā zemē, bet viņu neticības dēļ vienīgi 2 no viņiem piedzīvoja Dieva apsolījumu piepildīšanos. Cita lieta, kas tevi atdalīs no tava pravietiskā vārda, ir tava reliģija un tradīcijas, kas sasaist. Kad Pēters dzirdēja, ko Jēzus sacīja par savu nāvi, viņš reaģēja negatīvi,
jo to dienu tradīcija teica, ka Mesija atnāks un uzcels savu valstību virs zemes. Neļauj, lai tradīcijas tavā draudzē tevi tur jūgā un ir tavs kungs. Sarauj tās, esi brīvs tam, ko tas kungs vēlas tev dot. Vēl cita lieta, kas aptur pravietisko vārdu un neļauj tam tavā dzīvē īstenoties, ir negatīvs pašnovērtējums. Katru svētdienu tu vari dzirdēt ļaudis sakām, ka viņi būtu izdarījuši visu, kas pasludināts, tikai bijuši, diemžēl pārāk nedroši iziet un sāk darīt to, ko tas kungs no viņiem prasa. Esmu redzējis brīnišķīgus dievu vīrus un sievas ar svaidītām dāvanām. Viņu dzīvēs ieņemam zālē pēdējās vietas tikai tāpēc, ka viņi nav spējīgi atbrīvoties no sava negatīvā pašnovērtējuma. Mums ir jāatjauno mūsu prāts ar Dievu vārdu un jāredz, ko viņš saka par mūsu stāvokli Kristū. Nepieņem vēlna melus attiecībā uz sevi. Ja Dievs ir ar tevi, kas ir spējīgs nostāties tev pretī? Kā novērtēt personīgo pravietojumu? Pirmkārt, vai pravietojums ir saskaņā ar Dieva vārdu? Vienmēr atļauj, lai Dieva vārds ir tava galējā autoritāte. Ja pravietojums nav saskaņā ar vārdu, tas ir aizmetams projām, kā nederīgs. Otrkārt, vai pravietojums ir saskaņā ar Dieva īpašo vadību tavā dzīvē? Nav nekādas nozīmes saņemt vārdu, kas saka, ka esi aicināts doties kā misionārs uz Indiju, ka tu esi precējies ar neatpestītu sievu, ar 3 bērniem un tu nekad neesi liecināt savam kaimiņam, kur nu vēl pazudušajiem Indijā. Pravietiskajam vārdam ir jābūt saskaņā ar Dievu plānu tavā dzīvē. Treškārt, ja pravietojums tev māca kaut ko darīt, vai Dievs tev ir stāstījis, kā tas ir izdarāms, ir brīnišķīgi zināt, ka Dievam ir plāns tavā dzīvē, kas ir saskaņā ar Dieva vārdu, bet kā šis plāns īstenojams, tik daudz izskrien priekšā Dievam un rada izsmēli kalpošanu. Tas ir darbojas miesā, jo nekad nav gaidījuši sadzirdēt no Dieva, kā šo Dieva gribu īstenot. Vārds saka, ka Dieva apsolījums ir sasniedzams ar ticību un pacietību. Ceturkārt, turpini darīt precīzi to pašu, ko esi darījis līdz šim, pirms pravietiskā vārda saņemšanas, kamēr neesi kļuvis savā sirdī pārliecināts, kādai jābūt tavai konkrētai rīcībai. Pārāk ātra iziešana vienmēr rada problēmas. Paliec savienībā ar Svēto garu. Dievs, paldies par šīm svētā gara dāvanām un paldies par pravietošanas dāvanu. Dievs, tu saki, lai mēs lūdzam par šo dāvanu saņemšanu, ka tu dod devīgi katram ikvienam, kas lūdz. Dievs, kad manī ir šīs algas, ka es gribu saņemt šo svētā gara dāvanu, šo pravietošanas dāvanu, ka tu piepildi mani ar Svēto garu, ka tu liec manī vārds, kungs, kas var nest svētību citiem, kungs, kas nāk no tavas sirds, kungs, un ka tu atklāji, kas cilvēkiem ir nepieciešams. Dievs, tik tiešām es gribu tevs lietot, lai var būt par instrumentu priekš tavs draudzes, tur, kur tu to vēlies, lai es to lietoju. Dievs, pateicos par tavu žēlstības dāvanu šodien. Es saņemu to un lietoju tavu vārdu slavai. Āmen.